shoulders, knees and toes, knees and toes. Hey. Kāds ir labākais vecums, lai sāktu otras valodas apgūvi? Jo agrāk, jo labāk. Ir medicīniski pamatot zinātniski pētījumi. Ir arī tā saucamā Bēkera smadzeņu plastikas teorija, kas pierāda, ka jo vēlāk šī te valodas apgūve tiek uzsākt, jo mazākas iespējas ir būt profesionālim šī valodā. Tas labākais vecums ir no gada līdz 10 gadu vecumam, kad smadzenes darbojās ar dubultu spēku. Tajā vecumā ir vislielākie panākumi. Otrs aspekts, pēc 10 gadu vecuma pieslēdzās arī tā saucamie psiholoģiskie un neiropsiholoģiskie faktori, kad bērnam ir jau rodas neērtības sajūta izteikties citu priekšā. Ja vecāki vēlas otro valodu bērnam jau līdz 4 gadu vecumam vai kaut kādiem iemeslu dēļ tas ir nepieciešams, tad tā forma būtu labāk, teiksim, bērnam ņemt auklīti tajā valodā runājoši, ja respektīvi, lai tas būtu viņa dzīves sastāvdaļa. Jo uz kursiem nākt, kā nākt, uz pasākumu, uz nodarbību, jā, nu tur tomēr no 4 gadu vecuma mēs iesakām, kad viņš var vairāk noturēt uzmanību. Jā. Ātrāk bērns sāk mācīties valodu, jo viņam ir lielāks iespējas, ka viņš šo valodu dabūs profesionāli, viņam būs, protams, lielāks karjeras iespējas. Protams, var izvēlēties individuālu apmācību bērniem, bet bērniem faktiski labāk tomēr būtu strādāt grupā ar pārējiem, tas viņiem ir interesantāk, tas viņus vairāk motivē. Un, attiecīgi, būtu jānoskaidro, cik bērnu būs šai grupā. Vai tā nebūs pārāk liela grupa. Bērotas valodas centrā mēs piedāvājam 4, maksimums 7 bērniņus grupā. Tas nozīmē, ka šīs nodarbības var būt pietiekoši aktīvas, atraktīvas un vērstas tieši uz šo te komunikāciju. Visiem bērniem ir iespēja izteikties, un pasniedzējs attiecīgi ar visiem bērniem var komunicēt un visiem izsakot līdzi. Ja? Galvenais, ko vecākiem nevajadzētu darīt, viņam nevajadzētu pēc nodarbības, ko tu iemācījies prasīt bērnam, ja? Viņam nevajadzētu uzbāzties, jo jebkuras jaunas prasmes prasa laiku. Ja? Un jo jūs mazāk bērnam bērnu tirdīsiet, jo viņam lielāka motivācija būs. Vecākiem parasti ir kas tur šodien ir, un ko tas vārds, un vai tu zini, ko šis vārds nozīmē, jo valoda nav vārdu mācīšanās, valoda ir process. Ir svarīgi saprast vārdus kontekstā, viņam ir svarīgi mācēt tos lietot, ja? Jo vispirms būs tas posms, ka viņš sapratīs, un tad nāks nākošais posms, kad viņš to lietos pats. Ja? Un no tā saprašanas posma līdz tam lietošanas posmam paiet zināms laiks, līdz ar to nav nekādas jēgas bērnam nosist interesi ar jautājumiem, ko nozīmē šis vārds vai ko nozīmē tas vārds. Ja? Tas nemotivē. Eyes and ears and mouth and nose. Shoulders, knees and toes.